Labdien! Turpinam semināru, un šajā daļā tātad izrunāsim par projektu iesniegumu sagatavošanu lauku partnerības lielupu izsludinātajam projektu konkursam uzņēmējdarbības atbalstam. Ja skatāties ierakstā, nepiedalījāties klātienes seminārā 7. janvārī, tad jums jānoskatās arī pirmais video, kur vairāk runājām par vispārīgiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem un dažādiem ministru kabineta noteikumiem arī, kas jums ir jāievēro gan projekta sagatavošanas laikā, lai vispār pretendētu uz šo atbalstu, gan arī projekta īstenošanas laikā. Šajā tad video jūs varat iepazīties ar jau konkrētiem soļiem, kā sagatavot projektu iesniegumu, kā izveidot projektu iesniegumu, un vispārīgi izskatīsim cauri projektu iesniegumu sadaļas, un arī saskaņā ar kritērijiem paskatīsimies, kur jums vairāk uzsvars jāliek saistībā ar projektu vērtēšanas kritērijiem. Bet, jebkurā gadījumā, aicinu nākt pie mums lauku partnerībā lielupi, sazinoties gan telefoniski, gan e-pastā uz konsultācijām, izrunāt individuāli jūsu plānotās idejas, un lai varam arī pilnvērtīgi jums palīdzēt sagatavot tālāk jau projektu iesniegšanai. Pirms ķeramies pie projekta iesnieguma, vēlreiz vēlos parādīt lauku partnerības lielupu mājaslapu, kur jūs varat iepazīties gan ar stratēģiju un ministru kabineta noteikumiem šī projekta konkursa, gan dažādiem citiem dokumentiem, kas ir varbūt nedaudz pārskatāmāk, kā stratēģijas infografika, rīcības plāns, arī rīcību apraksts un rīcības plāns 2025. gadam, jo šobrīd arī mums ir izsludināts sabiedriskā labuma projektu kārtas. Un sīkāk jau arī paskatīsimies izsludinātās kārtas R1 konkursa sludinājumu. Ja, tātad jebkurā gadījumā visiem atbalsta pretendentiem, kas vēlas sagatavot projektu uzņēmējdarbības aktivitātei, vispirms ir nepieciešams iepazīties ar sludinājumu, ar sludinājumā noteiktajiem papildus nosacījumiem, lai veiksmīgi arī uzsāktu projektu iesniegumu sagatavošanu. Nu, arī noteikti iesaku projektu vērtēšanas kritērijus jau gan izskatīt, gan arī varbūt izdrukāt un skatīties kopsakarā jau ar projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanu. Nu, tātad rīcība ir viens izsludinātais projektu konkurss aktivitātei atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, tai skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku turismu un amatniecības attīstībai. Tātad līderi projekti nefinansē primāro lauksaimniecību, bet kā uzsvars ir uz lauksaimniecības produktu pārstrādi, to jūs projektos varat iesniegt. Projektu iesniegšana ir jau sākusies faktiski un turpinās līdz 6. februārim, bet, protams, projektu var iesniegt ātrāk, bet visi projekti tiks vērtēti tikai pēc 6. februāra, kad visi būs iesnieguši, jo šim projektu konkursam ir šī atklātā konkursa kārta, un visus projektus mēs izvērtējam pēc kritērijiem un sarindojam secībā no augstākā punktu skaita līdz zemākajam. Arī katram atbalsta pretendentam jūsu elektronisko pakalpojumu sistēmā izsniegsim lēmumu, vai projekts ir apstiprināts un pietiek finansējums, vai projekts tomēr ir noraidīts, jo nepietiek finansējums, vai iespējams noraidīts kādu citu iemeslu dēļ, vai neatbilstoši stratēģijai. To mēs arī savā lēmumā pamatosim. Un tālāk projektus tālākai vērtēšanai iesniegsim lauka atbalsta dienestā. Par to jau sīkāk arī izrunājām iepriekšējā daļā, tad noskatieties arī iepriekšējo ierakstu. Kārtas kopējais finansējums ir nepilni 200 000, projekta īstenošanas teritorija Jelgavas novads, atbalstam arī valsts pilsētās tirdzniecības vietu izveidu un labiekārtošanu, bet tur atbalsts saņēmējs var būt tikai lauksaimniecības produktu ražotājs, pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Atbalsta pretendenti fiziskas personas uzņēmējdarbības uzsākšanai,
Jā, tātad nav jābūt reģistrētam uzņēmumam šobrīd. Esoši uzņēmumi var iesniegt projektu tikai tādā gadījumā, ja iepriekš noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 150 000. Un tālāk arī sludinājumā jūs redziet tālāko visu informāciju, kas jūs šeit patiešo varat pieslēgties elektronisko pakalpojumu sistēmai savam kodam. Noteikti izmantosiet šo saiti, bet es arī parādīšu no mūsu mājaslapas, kur jūs varat doties uz šo saiti arī pieslēgties, jo šeit ir arī dažādi papildus dokumenti, kas jums būs nepieciešami projektu iesniegumu sagatavošanai. Tos mēs nedublējam savā mājaslapā. Nu, tad, kā jau minēju, kritēriji tālāk izskatiet un izprintējiet. Atbalsta intensitātes noteikti par šo ir jāpārdomā rūpīgi, kurai atbalsta intensitātei un vai atbilst jūsu projekts, vai tomēr projektam ir piemērojama tikai pamata atbalsta intensitāte 40%. To noteikti izskatiet, īpaši, kas attiecās uz atbalsta intensitāti 65%, ja atbalsta pretendents ir fiziska persona un plāno uzņēmējdarbības uzsākšanu dibinot uzņēmumu pirmo reizi, ir arī 2 tādi vēl izņēmumu gadījumi, kad mēs šo ņemam vērā, kad mēs varam pretendentam piešķirt 65% atbalsta intensitāti. Ja ir bijusi reģistrēta uzņēmējdarbība, neagrāk 18 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un kopējais apgrozījums darbības laikā līdz projekta iesniegšanai nav pārsniedzis 115 000, vai arī, ja bijusi jau reģistrēta kaut kad iepriekš, bet arī šī darbība nav pārsniegusi 18 mēnešus un kopējais apgrozījums nav pārsniedzis 15 000 eiro. Ja, nu, tad arī tātad izskatiet tālāk 60% atbalsta intensitāte ir kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un atjaunošanā, ja ir paredzēti tieši ieguldījums amatniecības attīstībā, lauksniecības produktu pārstrādē, koprojektiem, un tad šīs 2 vēl paaugstinātās atbalsta intensitātes mazajām lauku saimniecībām, un ja projekts ir vērsts uz pamatpakalpojumiem lauku teritorijā, izglītības, sociālās vai veselības jomā. Bet tas ir tad jāpamato, kā tieši jūsu projekts ir saistīts ar pakalpojumiem vietējiem iedzīvotājiem, Jelgavas novada iedzīvotājiem. Ja tikai tādā gadījumā var pretendēt uz šo paaugstināto atbalsta intensitāti 75%. VRG papildus nosacījumi, kas ir jāņem vērā, un arī projekta iesniegumā būs atsevišķa sadaļa, kur jūs šo minat. Tātad jau runājām, ka projekta īstenošanas teritorija ir Jelgavas novads. Protams, ir dažādas aktivitātes, kā digitālie risinājumi ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas var tikt īstenotas arī ārpus Jelgavas novada teritorijas. Bet arī ir dažādi projekti, kuru uzņēmējs vai biznesa uzsācies vēlas iegādāties pamatlīdzekļus, kas nav stacionāri novietojami, un ar šiem pamatlīdzekļiem sniegt pakalpojumu arī visā Latvijā. Ja tādā gadījumā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 580 punktu 934 mēs lūdzam apliecināt, ka uzņēmēja juridiskā adrese vai fiziskās personas deklarētā dzīves vieta atrodas Jelgavas novada teritorijā. Ja jūs paredzat šāda veida projektu, ja, piemēram, kādu specifisku transporta līdzekli iegādāties specifiskas nozīmes, ar ko jūs pakalpojumus sniegsiet visā Latvijā brauksiet. Un fiziskai personai tad arī atsevišķi ir jāiesniedz izdruka no portāla Latvija LV par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona. Un apliecinājums, ja jūs pretendējat uz paaugstinātu atbalsta intensitāti 65%, apliecinājums, ka jūs atbilstat šim nosacījumam, tad jūsu parakstīts, un tad jāizskata arī, kuram šim nosacījumam, ja, un to jūs sagatavojat brīvā formā ar savu parakstu, ieskanētu, pievienosiet pie projekta iesnieguma pavaddokumentiem. Tātad šeit arī izprintējam vērtēšanas kritērijus, izskatām secīgi. Un zemāk lapas apakšā ir ievietoti pašnovērtējumi saskaņā ar šiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Šeit jūs arī šo dokumentu varat
atvērt, aizpildīt, un tas ir viens no obligāti pievienojumiem dokumentiem projektu iesniegumam. Bez pašnovērtējuma jums sistēma neļaus projektu iesniegt. Un te var arī atsevišķi izprintēt projektu vērtēšanas kritērijus. Vēl tātad mājaslapā noteikti aicinu paskatīties un iedvesmoties, arī izmantot mūsu jau iepriekš realizēto līderu projektu pakalpojumus radītos produktus. Ir mums izstrādāts uzņēmēju katalogs, kur visi iepriekšējos gados radītie produkti un pakalpojumi ir apkopoti vienu vietu. Tāpat sadaļā uzņēmējiem, sadaļa realizētie uzņēmēju darbības attīstības projekti. Jūs varat paskatīties dažādus piemērus, kādās nozarēs, kādus ieguldījumus, kādas darbības līderu projektos ir attīstīts un realizēts, un uzņēmēji īstenot dažādas savas idejas un jau izaug no līderu projektu un īsteno jau lielākus projektus un attīstās. Ja tās ir tās iespējas, kur jūs varat iedvesmoties un arī sazināties, aizbraukt ciemos, pārunāt. Es ticu, ka visi mūsu uzņēmēji ļoti atsaucīgi un neviens neatteiks sarunu par to, kā ir bijis īstenot līderu projektu un sagatavoties šim atbalstam. Tā, bet tālāk tad iesim uz tieši jau projektu iesniegumu sagatavošanu. Kā jau minēju, jūs arī no mūsu mājaslapas varat patiešo iet šeit, paņemot saiti, pieslēgties elektronisko pakalpojumu sistēmai, bet var arī izmantojot šo saiti pieslēgties elektronisko pakalpojumu sistēmai, jo tur attiecīgi varēsiet redzēt arī dažādus dokumentus, ko vēl nepieciešams būs papildus izmantot, lai iesniegtu projektu un pievienot pie pavadu dokumentiem. Varat arī izmantot šeit līderu 23-27 sadaļā ievietoto saiti projektu iesniegumu sagatavošanu, kas uzreiz jūs noved pie lauka atbalsta dienesta attiecīgā pasākuma, un tālāk arī tur ir saite, lai pievienotos elektronisko pakalpojumu sistēmai. To tad var dažādi izmantot, kā kuram ērtāk. Šobrīd skatāmies lauka atbalsta dienesta vietni, kuru tātad ir šis pasākums, ko jau minējām, un es ceru, ka atceraties ar identifikātoru kola 19.2, kas jums būs jāatcerās, kad iesim uz projektu iesniegumu sagatavošanu. Jāuzspiež pareizais šis 19.2 jāatrod. Te jūs arī varat vēlreiz paskatīt atbalsta saņemšanas nosacījumi vispārīgie, ko mēs izrunājām semināru pirmajā daļā. Bet sadaļa pieslēgties EPS tad iesim, bet pirms tam tātad sadaļa veidlapas un rokas grāmatas. Tas, ko jums noteikti būs nepieciešams izmantot, tātad, piemēram, ja pretendēt uz lauku biļeti, šeit ir fiksētās šīs summas aprēķina metodika ievietota noteikti izmantošanai, tad ekonomiskās dzīvotspējas aprēķins, deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai, sīkajai, vidējai komercsabiedrībai, arī dokuments, kas ir obligāti jāpievieno pie pavadu dokumentiem komersantiem. Tāpat šeit jūs varat izmantot šo grūtībās nonākušo uzņēmumu kalkulātoru. Dažādi arī skaidrojumi ir pievienot. Atbalsta pretendenta deklarācija, ja paši iesniedz projektu, protams, atsevišķi nav jāpievieno, bet ja jūs esat pilnvarojuši konsultantu iesniegt projektu iesniegumu, tad jūs arī, kā atbalsta pretendents, izprintējat, parakstat un pievienojat pie pavadu dokumentiem atbalsta pretendenta deklarāciju. Dažādi arī skaidrojumi par specifiskās nozīmes transporta līdzekļiem, ko jūs varat izmantot un rast arī atbildes. Bet noteikti varam arī pārunāt, ja jums ir individuāli specifiski jautājumi un kopīgi paskatīties, vai projekta iesniegums atbilst, vai aktivitātes atbilst, vai jau konsultējoties, lai nav arī situācija, ka projekts tiek sagatavots, iesniegts, bet, diemžēl, mums nākas noraidīt, jo pašā sākumā viņš neatbilst kādiem nosacījumiem, kas ir svarīgi
pie šī līdera atbalsta. Nu, tad tālāk ejot uz pieslēgties elektronisko pakalpojumu sistēmai, jūs, kā jau runājam, ja jums nav, jūs neesat lauka atbalsta dienesta klients, tad jums ir jāreģistrējās kā lauka atbalsta dienestam, bet atceraties, jāreģistrējās atbalsta pretendentam. Mums ir bijušas situācijas, kad projektu iesniedz SIA, bet kā atbalsta pretendents ir reģistrējusies fiziska persona, kas ir šī SIA valdes loceklis. Ja tāda situācija nevar būt, jums ir jāreģistrējās vai nu tad kā fiziska persona, arī fiziska persona iesniedz projektu ar domu uzsākt uzņēmējdarbību un pēc projekta apstiprināšanas reģistrēt uzņēmējdarbību, vai jau iesniedz jau esošais SIA ar savu kontu. Un par to jūs pārliecinieties pieslēdzoties savam kontam, kur tā tad jābūt, ja šajā gadījumā es esmu pieslēgusies savam lauku partnerības lielu kontam, kā lietotājs es esmu Līga Švānberga, bet kā klients ir biedrība lauku partnerība lielu. Tātad atbalsta pretendents šajā gadījumā ir partnerība liela, ka jums šeit būs jūsu uzņēmumu. Ja jūs iesniegsiet kā fiziska persona, tad gan lietotājs, gan klients būs jūsu vārds uzvārds. Nu, šeit arī jūs redzat, ir izvēle saņemtās nosūtītie dokumenti, papildus iesniedzamā informācija, jo arī visa, kā jau projekta iesniegšana, arī visa projekta īstenošana, atskaišu iesniegšana, papildu informācijas iesniegšana, visa notiek caur šo elektronisko pakalpojumu sistēmu. Lai sagatavotu projektu, dodamies uz projektu un investīcijas un izvēlamies pievienot jaunu projektu iesniegumu. Tad ir jāizritina uz pašu apakšu un jāizvēlās izveidot jaunu līderu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas pieteikumu. Un šeit jums ir jāieraksta savs pagasts, nu tad kuru jūs, vai jūs esat reģistrēts ar juridisko adresi vai deklarēto dzīvesvietu, vai ražotne atrodas Jelgavas novadā. Nu, tātad, kuram Jelgavas novada pagastam jūs jūtaties arī piederīgs, jo projekta iesniegumā redzēsiet, būs jāapraksta kāds ieguldījums vai kāda pievienotā vērtība ir novada teritorijai, ja mēs atbalstam jūsu projektu šajā novadā realizēja. Tātad šeit sākam rakstīt savu pagastu, bet arī izvēlamies no sistēmas, ko sistēma piedāvā, tāda Jelgavas novadas Svētas pagasts, es šajā gadījumā izvēlējos, un spiežu izveidot jaunu iesniegumu biedrībā lauku partnerība lielu. Ar to mēs neesam vēl izveidojuši, vēl mums ir jānoiet lapas lejā un jāizvēlās kola 1921. Tā ir uzņēmējdarbības aktivitāte. Ja te jau varat arī redzēt, mums arī ir izsludināta otra aktivitāte kopienas spēcinošana vietu attīstības sekmējoša iniciatīvas, kur projekts var iesniegt biedrības un pašvaldība dažādiem sabiedriskā labuma projektiem, kas saistīti ar teritorijas labiekārtošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanu un atjaunošanu. Šajā gadījumā mēs izvēlamies 1921. Atverās projekta iesnieguma pirmā lapa, kur jums ir jāizpilda atbalsta pretendenta informācija, savadot vārdu, uzvārdu, kontaktu tālruni un e-pastu. Un jāieraksta projekta nosaukums. Šajā gadījumā ierakstīšu vienkārši kā piemēru, būs jauna uzņēmuma, jauna produkta. Nu, tas ir kā piemērs. Jauna produkta attīstība uzņēmumā. Saglabājot pirmo lapu, atvērsies pilnais projekta iesniegums. Ja, un tad tālāk jau, ka šeit jūs redzat visas projekta iesnieguma sadaļas, tā ir vispārīgā sadaļa, ko mēs tikko aizpildījām. Kas ir tiešsaistē, jūs redzat tālāk visu, ko es rādu? Jā, redzam. Tātad vispārīgā sadaļa, un te ir informācija par pretendentu A sadaļu, tūlīt izskatīsim informāciju par projektu. B sadaļa ir, tā ir tā būtiskākā, kur nāks arī visa informācija no jūsu biznesa plāna, arī no šīs sadaļas saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem.
jūs, salasīsiet šos punktus vai varēsiet arī paši izvērtēt un pašvērtējumu iesniegt savam projektam viss atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. Faktiski tā ir būtiskākā sadaļa, kur veidojās kopējais vērtējums jūsu projektam. Tad ir ieņēmumu un izdevumu, visas tabuliņas pavaddokumenti. Tad, kad aizpildīsim ieņēmumu un izdevumu, tad arī vēl atvērsies papildus sadaļa tā cenu salīdzināšanas tās veidlapas, kas jums būs jāpievieno. Tad ir pavaddokumenti, projektu pārskats, spiežot projektu pārskatu, jūs varat PDF-ā saglabāt savā datorā arī projektu iesniegumu, pārbaudīt kļūdas. Projektu nevarēs iesniegt, ja sistēma izmetīs kaut vienu kļūdu. Tikai tad, kad ir pārbaudītas kļūdas un sistēma saka, ka projekta iesniegums ir kārtībā, tad jūs varēsiet iesniegt VRG un projekts pēc iesniegšanas VRG viņam tiek piešķirts numurs. Mūsu piešķirtais numurs pēc tam jau iesniedzot lauka atbalsta dienestā, jums būs jau lauka atbalsta dienestā šis projekta iesnieguma numurs. Ja, tikai tad, kad ir tiešām projekts būs statusā iesniegts VRG, jūs varat būt pārliecināts, ka projekts ir iesniegts. Jo, ja projekts jums neizdodas, tāpēc nevar atlikt līdz 6. februārim pašam vakaram, ja projektu neizdodas iesniegt un met kļūdas un neko nevar izdarīt, ja, tad, diemžēl, jūs tajā konkursā nevarēsiet piedalīties. Tā kā nav vēlams atlikt uz pēdējo brīdi. Ja, bet ir bijuši gadījumi, kad vēl sazinamies vakarā 10. un visu iesniedzam un viss ir kārtībā. Ja, ka ja pirmo reizi gatavot, tā dažkārt mēdz būt. Tad pirmajā lapā jūs arī redziet uz leju, kur ir tā noderīgā informācija, kur ir gan ministru kabineta noteikumi, gan virsnoteikumi vēl, bet no virsnoteikumiem 113 noteikumi, no 113 noteikumiem lielākā sadaļa, tādi būtiskākie visi jums tiks iekļauti lauka atbalsta dienesta lēmumā. Ja, tad dažādi, ja, varbūt, ka ne visu jūs izmantosiet, ko paskatīties, bet šeit ir saites uz tiem galvenajiem dokumentiem, kas būtu nepieciešami, kas būtu noderīgi projekta iesniegumu sagatavošanai. Arī šeit, kur ir lauka atbalsta dienesta mājaslapā, šo noteikti izmantosiet tā mazo vidēju uzņēmumu deklarāciju, kuru jāpievieno visiem komersantiem. Ja, tur noteikti atradīsiet, spiežot uz šo saiti. Ja, tā kā te visu arī var izmantot. Tālāk skatāmies par projektu iesniegumu veidu. Varbūt sākumā liekas ļoti tāda apjomīga un daudz informācijas, bet tas nenozīmē, ka visiem viss jāizpild. Jūs aizpildat to, kas uz jums attiecās. Piemēram, piederība uzņēmuma grupai visbiežāk te lielākai daļai būs nē. Ja, un tad arī vai projekta īstenošanas vieta atšķirsies no projekta iesniegumā norādītās atbalsta pretendenta adreses. Ja atšķirsies, jūs liksiet jā, ja nē, tad ja liekat jā, tad jums būs šeit jāraksta tā adrese Jelgavas novada teritorijā. Tad saglabāt un turpināt. Ja tā kā secīgi saglabā un turpināt, tad atverās katra nākamā sadaļa. Bet jebkurā brīdī jums šis projekta iesniegums ir izveidots, ejot atkal savā sistēmā, jūs izvēlaties sākumā projektu un investīcijas, projekta iesniegumu saraksts un labot jau esošo projektu. Ja? Jūs vienmēr viņu katru dienu varat pastrādāt, papildināt, staigāt pa šīm sadaļām, atgriezties pie kādas sadaļas. Ja? Tikai, protams, ja jūs kaut kur ierakstat kādu informāciju, atcerieties saglabāt, lai nepazūd tā uzrakstītā informācija. Tad informācija par atbalsta pretendentu. Šeit ir ļoti svarīgi atzīmēt pareizo, jo no tā būs atkarīgs, kādas tālāk veidlapas būs jāpild, jo veidlapas atšķirās, ja, piemēram, esošam uzņēmumam un jaunumu, kurš tikko uzsāk, vai lauku biļetē būs pavisam citas veidlapas. Ja, tātad šeit jums ir jāatzīmē, atzīmējiet tikai vienu, kas uz jums attiecās. Ja, piemēram, šajā gadījumā es atzīmēšu, kuru plāno uzsākt saimniecisko darbību.
Tad ir tādas atsevišķas sadaļas, kas ir tīri informatīvas, atzīmē, ja kāda no šīm pazīmēm attiecas, tas ir tīri statistikai pēc tam, lai apkopotu visā Latvijā, vai mums ir bijuši jaunie lauksaimnieki, kas īsteno projektu vai mazās lauksaimniecības. Ja attiecās, tad attiecās, ja nē, tad šeit arī nekas nav jāizpild. Ir, protams, paredzēta sadaļa, ja jūs esat pilnvarojuši, piemēram, konsultantu iesniegt, ja tad šeit jūs liekat tur ķeksīt, bet, visbiežāk tomēr šos mazos projektus paši raksta un paši izplāno, ko kā strādās, un tie ir arī vislabākie projekti un arī labi novērtēti, kad katrs pats redz, kā attīstīt savu uzņēmējdarbību. Un pilnīgi aplams ir mīts, kad projekts jāmāk uzrakstīt vai jāmāk rakstīt pareizajiem vārdiem. Tas tā nav, jo tā ir jūsu uzņēmējdarbība, jūsu biznesa plāns, un jūs arī ticat, ka jūs to varat īstenot, ja, tad arī, protams, jūs aprakstat šo tirgu un pieprasījumu, kāpēc tas vispār ir vajadzīgs, ja, bet noteikti ir reāli apraksti un nav svarīgi tāda, kaut kāda mākslīga, izskaistināšana tekstu un rakstīšana to, kā nav. Tad saistītie uzņēmumi, visbiežāk šeit būs nē, ja, jo ir saistītie uzņēmumi, varētu būt saistītie uzņēmumi, ja ir esoši uzņēmums un ir saistīti, bet abiem uzņēmumiem nepārsniedz apgrozījums, šeit jūs norādīsiet jā, ka jums ir tie saistītie uzņēmumi. Bet ja jūs norādīsiet jā, un otram jūsu saistītiem uzņēmumu apgrozījums pārsniedz 150 000, faktiski jūs tālāk varat nemaz neturpināt, jo jūs neesat atbilstoši atbalsta pretendents. Darbības apraksts. Šeit mums arī ir kritērijos iekļauts, paskatīsieties, kas ir līdzšinējā pieredze, vai ir izglītība atbilstošajā jomā, ja tur ar nelielu punktu skaitu, bet mēs tā kā esam iekļaujuši kriterijos un vērtējam, kas ir līdz šim darīts, ja kāda ir uzņēmēja pieredze. Un visā projekta iesniegumā jūs redziet, ir tādi burtiņi, tos jūs vienmēr varat tā kā uzejot virsū, jūs redzat arī skaidrojumu, kas tajā sadaļā ir norādīts, uz kādu galvenie uzsvari jāliek. Visām sadaļām ir zīmju skaits 2500, bet, protams, nenozīmē, ka obligāti tie 2500 ir jāuzraksta, vienā būs vairāk vai mazāk, bet ja kādā sadaļā gribēsiet vairāk ierakstīt, protams, jums to tad neļaus, ja? Bet to, ko jūs gribat visu papildus uzrakstīt sevišķi, tas būs B sadaļā par tirgus analīzi, jūs varat pievienot pie pavadu dokumentiem dokumentu Word formātā uzrakstīt, ja to jūs varēsiet pievienot papildus. Tad sadaļa pretendenta ražošanas ēkas un būves, to, kas attiecās uz projektu. Ja, piemēram, mēs te kafijas pauzē runājam, kad ir plānots papildināt jau esošu uzbūvētu ēku ar pirtsmucu, kā radīt vēl papildus šo, vai vispār uzsākt turismu pakalpojumu sniegšanu. Ja, protams, ka šeit tā esošā viesu namiņš, tā ēka būs saistīta, ja tas šeit ir jāraksta iekšā. Tā kā visas, nav jāuzskaita līdz sīkumam visas iekārtas un tehnika, kas ir jūsu rīcībā, lai turpinātu to uzņēmējdarbību vai uzsākt, bet būtiskākie. Ja, piemēram, arī mums tās idejas ir šeit par to pirtsmucu iegādi, tad skaidrs, ka šeit jums ir jābūt savai automašīnai, ko tad jūs piegādāsiet to pirtsmucu, piemēram, ja? Tad, ja jums šeit nebūs tas ierakstīt, tas būs kā mīnus arī gan vērtēšanā, gan tālāk laukatbalsta dienas jums pat prasīs pierādīt, ar kādu pamatlīdzekli, ar kādu automašīnu jūs to pirtsmucu vilksiet. Ja? Tad ir jābūt savai automašīnai, vai tā var būt uz paturpinājumu līgumu, kā atkarība atkal no jūsu grāmatvedības, no jūsu plānotās darbības, ko jūs likat. Tad atbalsta pretendents publiskais finansējums citās iestādēs. Ja ir īstenoti projekti, šeit nav jāliek tas jau
saņemtais atbalsts iepriekšējos līderu projektos, bet citi, varbūt jums ir kādi pašvaldības granti vai LIA finansējumi vai NVA, piemēram, tad jūs šeit norādat jā un uzskaitat atkal atverotos plusiņus, norādīsiet projektus, kādi ir varbūt jums īstenoti un kāda ir ar šo plānoto projektu saistība, piemēram. Tātad atkal spiežam saglabāt un turpināt. Tā, tad ir tā B1 sadaļa informācija par projektu. Ja skatīsieties vērtēšanas kritērijus, kā jau minēju, pamatā šeit jūs iegūstat visus nepieciešamos punktus savu kopējiem vērtējumam. Ja projekta mērķis īsti konkrēts atspoguļot, ko jūs plānojat sasniegt, realizējot šo projektu. Ja, vai tas ir jauni šie pakalpojumu radīšana, kādi produkti, apgrozījuma kāpināšana, pašizmaksas samazināšana. Ja, projekta mērķī neuzskaita plānoto investīciju iegādi. Bet ar ko tad tieši saistās jūsu darbība? Projekta apraksts. Šīs ir klasiskas sadaļas no biznesa plāna. Ja, projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums, tā projekta aktualitāte, kāda sagaidāmie rezultāti, plānotās darbības, kāpēc tad vispār šis projekts, uz ko jūs balstat, kad šāds produkts, pakalpojums ir nepieciešams, ja, kas nosaka šī produktu pakalpojumu pieprasījumu. Tas tālāk arī turpinās tirgus analīzes, konkurentu novērtējumi, piedāvāto preču un pakalpojumu apraksts, jau tā ir B2-3 sadaļā. Ja, te visticamāk, ja ļoti tā īsi konkrēti raksta, varētu pietikt tie 2500 rakstu zīmes, bet, lai izvērtētu konkurentus, ja skatīsieties vērtēšanas kritērijos, mēs arī aicinām padomāt par tādu mārketinga stratēģiju savu produktu popularizēšanai, kas ir papildus iekļauts kā punkti. Ja, tad šī sadaļa jau ir būtiskākā, ko jūs varat papildināt, un visu informāciju, ko jūs šeit nevarat sarakstīt, pievienosiet pie pavaddokumentiem. Faktiski jums ir iespēja pie pavaddokumentiem, ja arī jums ir izstrādāts šis biznesa plāns, jūs varat visu biznesa plānu, noformētu, protams, un sakārtotu, iesniegt pie pavaddokumentiem. Bet vienīgi aicinu, tad, ja jūs tā izvēlaties, jūs varat, bet finanšu aprēķinus tādā kopsavilkuma veidā noteikti pie pavaddokumentiem nelieciet tur garas Excel tabulas, tas īsti tā kā nav nepieciešams, jo vajag tad tos Excel tabulas jūs varat izmantot saviem aprēķiniem, bet nelikt klāt, ja, jo to jau vērtēšanas komisija tik sīki neskatīs, jo skatīs jau šīs projekta iesnieguma finanšu tabulas, kas ir šeit projekta iesniegumā. Bet konkurentu salīdzinājums un šis pakalpojumu pieprasījums, uz ko jūs balstiet, varbūt ir veikts kādas anketas, mērķa auditorija, mērķa tirgus, to visu jūs iekļaujat šajā sadaļā vai pie pavaddokumentiem. Tad arī ražošanas un tehnoloģisko procesu apraksts, pakalpojumu sniegšanas apraksts, te var pievienot skices, iekārtu izvietojumu schēmu. Ja projektā paredzēts uzstādīt iekārtas arī kādi iespējami sadarbības partneri, ar ko jūs sadarbosieties, varbūt izēvielu piegādē, varbūt jau jums ir konkrēti sadarbības partneri jau jūsu tālākā produkta realizācijā. To tad visu šeit apraksta. Projekta riski un risku izvērtējums. Tam ir atsevišķi arī sadaļa, nosaka iespējamie riski, kādi varētu būt saistīti, un protams, svarīgāk ir izvērtēt, kādi tie riski varētu būt, bet ko tad jūs darīsiet, kādi būs pasākumi, ja tas risks gadījumā iestāsies, kā jūs novērsīsiet tās riska radītās sekas, ja tādi ārējo faktori, kas var ietekmēt jūsu uzņēmējdarbību. Tas ir šajā sadaļā.
Nu, kā redziet, ja, tātad klasiskas tiešām biznesa plāna sadaļas, ko jūs iekļaut jebkurā projektā, kur jūs gribētu saņemt atbalstu savai uzņēmējdarbībai. Pie projekta finansēšanas avotiem B25, ja ir vairākas iespējas, jūs varat norādīt kredītu, jūs varat norādīt pašu līdzekļus, ka jūs īstenosiet, bet ar pašu līdzekļiem ir tā, ka, ja jūs, piemēram, iesniedzat projektu par nelielu summu, 3000, un jums pašiem ir tādi līdzekļi, jūs esat krājuši, lai ieguldītu projektā. Bet tur ir aspekts, ka jums būs jāpievieno bankas konta izraksts. Ja? Mēs to nepārbaudam, jūs varat uzreiz nepievienot, bet tajā brīdī, kad projekts jau tiks iesniegts lauka atbalsta dienestā, tam bankas konta izrakstam būs jābūt. Un to pārbaudīs lauka atbalsta dienas, viņi jums arī paprasīs, vai jāpierāda, ka jums tās finansējums pašiem ir. Līzings darījuma fonds pie maziem projektiem to tā kā mazāk izmanto, vispār nav bijuši iepriekš, ja visbiežāk liek tomēr kredīts, un tad, jo mazos projektus mums ir ļoti laba sadarbība ar Altumu, jūs atsevišķi, protams, iesniedzat šo pieteikumu un varat arī izrunāt Altumā ar reģionālās filiāles vadītāju konkrētās idejas, ja jums ir tāda interese, ja, un šeit jūs varat arī norādīt šo Altumu programmu, kurā jūs plānojat saņemt priekšfinansējumu. Ja būs norādīta lauku biļete, ja, protams, jūs varat šeit likt, ka jums būs šie paši līdzekļi, un arī pie apraksta par finansējumu jūs varat minēt, ka saskaņā ar metodiku izmantosiet šo iespēju saņemt 800% priekšfinansējumu. Ja, tas būs arī pareizi. Bet, kurā gadījumā, ja jūs norādīsiet pašu līdzekļi, arī mazajiem uz lauka biļeti startēsiet, būs jāpierāda, ka jums tāds finansējums ir un jāiesniedz konta izraksts. Tad ir esošās ilgtermiņa saistības, tādas, ja kam ir tie norāda, kam nav, tad tur arī kas nav jāpilda. Tad ir sadaļa B27 papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar stratēģiju un sludinājumā noteikto. Tas bija tas, atcerieties pašā sākumā, ko es minēju, kad ir sākumā jāizskata sludinājumā noteiktais. Šeit būtu visbiežāk tas, kas attiecās uz to 65% atbalsta intensitāti, uz fiziskās personas, juridiskās personas deklarēto vai juridiskās personas adresi. Jūs, ja ir pārvietojamie pamatlīdzekļi. Kas mums vēl bija pie nosacījumiem, bet paskatieties. Bet iespējams, ka uz jums neatiecās neviens no tiem papildus nosacījumiem, tad var šo lauku atstāt tukšu, tā nebūs kļūda, bet protams, var arī izmantot šo lauku, kādu citu papildus informāciju ierakstīt varbūt. Ja? Bet, jāskatās pēc kritērijiem, lai nav tā, ka jūs kaut ko ļoti svarīgu ierakstiet un projekta vērtētājs to meklēs citās sadaļā skatīsies. Tad šīs B28 apraksts par to, kādu ieguldījumu Jelgavas novada teritorijai dos jūsu projektu īstenošanu. Pēc kritērijiem mēs vērtējam, jau sākotnēji, vai ja tas ir jauns produkts, jauns pakalpojums. Arī ir šī darba vieta, ja tiek radīta jauna darba vieta, vērtējam kā pienesumu novada teritorijai un papildus arī piešķiram 1 punktu. Ja? Te jūs katrs izvērtējat, kas ir tas pienesums novada teritorijai, ko iegūs novads, ja jūs savu uzņēmējdarbību attīstīsiet Jelgavas novadā. Tad B29 jāatzīmē, ja saistīts, ja tas atkal ir tīri informācija, šī B29 tabula nekādā vērtēšanā neiesaistās. Tas ir tīri statistikai, vai tas ir ar mācībām saistīta darbība, vai jaunu turismu pakalpojums, vai turismu mītnes, to jūs atzīmēt, ja tas tiešām attiecās. Projekta īstenošanas vieta jau norāda kadastra numuru un pārvietojumai tehnikai un citiem pamatlīdzekļiem
arī tur būs, piemēram, ja jums ir pārvietojumai tehnikai iesniegts saskaņojums, norādīsiet to saskaņoto adresi, ja? Tā kā tīri informatīvi nekas nav šeit specifisks. Nekustamā īpašuma katastra apzīmējums arī, ja tāds ir, ja tāda visa informācija no jūsu zemes grāmatas vai nomas līguma. Man liekas, ka tā nedomājas. Nevarēs tievas. Tāda projekta īstenošanas darbības virziens. Šeit jau jums ir arī iekļauts projekta iesnieguma veidlapā NACE klasifikators. Katram ir jāpaskatās, pēc kura NACE klasifikācijas koda, kādam atbilst jūsu saimnieciskā darbība. Ja? Nu, te jūs atrodiet savu 4 ciparu NACE kodu. Tā, nu tad šī sadaļa arī vairāk ir tāds informatīvs, saglabāt un turpināt. Ieguldījums tiek sniegts šādās darbībās B5. Jāatzīmē, vai ir jaunu produktu vai pakalpojumu radīšana vai esošu produktu pakalpojumu attīstību. Un šeit jūs varat atzīmēt, te ir tā vieta, kur var atzīmēt vairākas darbības. Ja, var būt gan jaunu produktu radīšana, gan vides radīšana un labiekārtošana produkcijas realizēšanai. Ja, tas var būt arī jauns produkts un turisma viesmīlības pakalpojumu piedāvājumu radīšana. Vai jūs atzīmēsiet jauns produkts un lauksaimniecības produktu pārstrādi. Nu, tas šeit katram ir jāizvērtē, uz ko tad attiecās jūsu projekts. Atsevišķa sadaļa B6 projekta ietekme uz vides ilgspēju. Ja jūs atzīmēsiet arī jā, tad atverās atsevišķi loks, arī šis klimata pārmaiņu ietekme mums tiek vērtēta ar kritērijiem. Nu, jā, šeit var papildus skatīt, vai jūsu projekts saistās ar kādu atjaunojumu enerģiju, vai bioloģisko produktu ražošanu, vai tā ir kāds aprits ekonomikas aspekts. Nu, tad jūs varat aprakstīt arī negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanu, bioloģiskā daudzveidību, bet to mēs nevērtējam ar kritērijiem. Mums vairāk ir uzsvars tiešām kritērijus uz šo atjaunojumu enerģiju, ja kaut kas no šiem aspektiem būs, vai aprits ekonomika. Ja, nu, to jūs varat atzīmēt. Nu, protams, nevienmēr kaut kā patīk to aprits ekonomiku, varbūt tāds plašāks iedziens, un jūs varat šeit atzīmēt aprakstu sniegt, bet vērtēšanas komisija nebūs vienas prātas ar jums, un ticamāk arī punktus nepiešķirs. B61. Tā. Tad B7 par projekta inovācijām. Te arī jāizvērtē katram, vai tad ir šī inovācija vai nav. Skatīsieties pēc definīcijas. Nu, lielākoties, ja jūs rakstat jā, nu, tad jums ir tiešām jāsaprot un jāpamato, nu, ar ko tad jūsu produkts pakalpojums ir inovatīvs, un vai tas ir pilnīgi kaut kāds jauns produkts, kas līdz šim nav radīts, un jūs šeit plānot radīt. Vai tā ir kāda procesa inovācija, arī tas ir iespējams. Ja, par produktu inovāciju ir 2 punkti, par procesa inovāciju 1 punkts. Ja jūs kaut kādu inovatīvu tehnoloģiju savā ražošanas procesā ieviesiet, ja, tas arī šeit var būt kā papildus punkts. Nu, vēl ir resursu inovācija, sociālā inovācija. Sociālo inovāciju, un šo mēs nevērtējam ar punktiem. Mums ir uzsvars tieši uz produktu un jaunu pakalpojumu radīšanu vai uz procesa inovāciju. Bet, nu, jā, ļoti izvērtējiet un tā loģiski padomāt, vai tiešām ir šī inovācija. Nu, ja ir klasisks projekts, kādas iekārtas iegāde, nu, nav nepieciešamība šeit tērēt laiku un rakstīt, ka tas ir kaut kas inovatīvs. Ja jūs tāpatās papildu punktus nepiešķirs, tāpēc, ka jūs esat ielikuši. Ja? Nu, tā mēs nevaram vērtēt. Bet, nu, ja ir, tad var iekļaut, un tad tā būs arī kā papildus punkts.
Tā, tad saglabāt un turpināt. Tad ir sadaļa projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas. Šeit svarīgi pirmais, ko norādiet, vai PVN ir attiecināms vai nav. Attiecībā uz PVN, ja jūs esat uzņēmums jau reģistrēts PVN reģistrā un esat PVN maksātājs, tad jums PVN nav attiecināms. Jo PVN nav attiecināmas izmaksas, jūs viņu savā grāmatvedībā kārtojat un varat atgūt no valsts budžeta. Savukārt, ja jūs neesat PVN maksātājs, jūs liekat jā, un tad arī atbilstoši jums visas projekta izmaksas tiks rēķinātas, ieskaitot PVN. Ieliekot šeit atzīmi jā, vajag obligāti saglabāt, lai sistēma pareizi arī tālāk veic šo aprēķinu. Un redziet, šeit ir atkal sadaļas pēc attiecināmām izmaksām, vai tie jauni pamatlīdzekļi vai būvdarbi. Būvdarbi ir iespējami tikai vai no paskaidrojuma rakstu vai būvprojektu. Kā jau minēju, jūs griežaties būvvaldē un saskaņojat, kāds būvdarbu veids ir jūsu projektam atbilstoši un ko tad būvvalde vispār skaņo. Ja ir jau esoša, jau izstrādāts būvprojekts, varbūt jau saņemta būvatļauja, ir būvniecības informācijas sistēmā, visi reģistrēts, to jūs projekta iesniegumā arī paskaidrojiet un norādiet, ka tas jau ir izpildīts. Ja, tad tādā gadījumā jums jau tie būvniecības dokumenti ir kārtībā. Tāpat sabiedrisko attiecību izmaksas, ko jau pārunājām, tās vispārējās izmaksas, un šeit sagatavošanas izmaksas, ko es jau minēju, es aicinu atcerēties par tām sagatavošanas izmaksām un iekļaut to 1,8% vai tos 3% būvniecības gadījumā. Jo tas tā jums būs iespēja, varbūt kaut kas būs aizmirsies un tad finansēt klāt, ja? Jo par šīm izmaksām nav jāveic arī cenu salīdzinājums, nav jāveic. Ja? Jūs vienkārši, bet iekļaut drīkst, vai jūs iekļaujat 1,8% vai neiekļaujat vispār. Jūs nevarat iekļaut mazāk, jo tā ir pēc vienkāršotās metodikas tas aprēķins, ja? Vai iekļaut to maksimālo likmi, kāda ir noteiktā un atbilst metodikai, vai tad neliekat vispār. Un vispārējās izmaksas, tas ja tādas ir, ja, tad tās jūs arī iekļausiet. Tās metodikas atsevišķi ir tajā lauka atbalsta dienesta mājaslapā, ja paskatīsieties, bet pie sagatavošanas izmaksām tiešām droši iekļaujiet 1,8% no pamatlīdzekļu izmaksām vai 3% no būvniecības izmaksām. Piemēram, tad te vēl izskatīsim to maksājumu pieprasījumu iesniegšanu, kas ir svarīgi. Tātad atverot šeit krustiņu, piemēram, es ierakstu, man būs, darba galda iegāde. Atzīmēju to mērvienību un skaitu. Tad pieņemsim, te man būs jau pieņemsim, ka pārsniedz. Tad ar PVN būs tas 1210. Bez PVN 1000. Kāpēc es rakstu to? Es gribēju jums parādīt, ka jums jau automātiski pievienosies, kad ir tās cenu salīdzināšanas veidlaps. Tad šajā gadījumā es atzīmēju, ka PVN man ir attiecināms, tad arī attiecīgi attiecināmās izmaksas man ir ar PVN. Redziet, jau man ieleca sistēmā, ka man ir iepirkums un ielikts ķeksītis. Ja jums tās izmaksas šeit būs zem 1000 eiro, bet jūs nevarat arī darīt tā, ka jūs pamatlīdzekļus vienādas nozīmes pamatlīdzekļus sadaliet no vairākām pozīcijām, katrai nepārsniegs 1000 eiro, jums tāpat tad ir jāatzīmē tas iepirkums. Ja? Bet tāpēc nav īsti vajadzība tā kā sadalīt. Var arī šeit veidot, piemēram, ja jums ir virtuves iekārta, nevajag katru skapīt šeit atsevišķi uzrādīt, jūs rakstat vienu virtuves iekārtas komplekts, un šeit arī atzīmēsiet, kad ir jāveic cenu aptaujā.
Tad maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiks. Un šeit ir tā vieta, kur jūs varat sadalīt to maksājumu pieprasījumu pa posmiem. Reku jau es ieliku 2, bet varat arī nedalīt pagaidām sniegt vienā posmā. Un šeit noteikti to maksājumu pieprasījumu iesniegšanas datumu obligāti jāņem vērā projektu vērtēšanas laiks, tas ir tie 4 mēneši jau, bet es tomēr iesaku likt to maksimālo termiņu. Pamatlīdzekļu iegādē 1 gads, piemēram, būvniecībai 2 gadi. Ja tā man ir pamatlīdzekļu iegāda, tad es to maksājumu pieprasījumu paredzu iesniegt 28. gadā, piemēram, 6. janvārī. Ja jūs īstenosiet ātrāk, kā jau mēs arī runājam, cik ātri var, ja jūs visu izdodas, jūs īstenojat ātrāk, tas nekas, ka jums šeit ir tas maksimālais termiņš uz projekta maksājumu pieprasījumu, varēsiet iesniegt arī ātrāk un visu noslēgt ātrāk. Bet ja šeit jūs būsiet ierakstījuši, piemēram, no šī gada jūnija, un līdz tam 1. jūnijam nebūs izdevies iegādāties pamatlīdzekļus un noslēgt projektu, tad būs jāveic projektu grozījumi, jāpagarina šis termiņš, tas atkal ir tā kā liekas papildus darbs. Tāpēc es aicinu šeit likt maksimālo termiņu, jums pašiem arī ir drošāk, ka jūs tajā laikā projektu īstenosiet. Attiecināmās izmaksas, tātad šeit es rakstu to visu summu. Ja es sadalīšu pa posmiem, tad es arī te mazāk likšu, man pāries attiecinājumā uz nākošajiem posmiem. Pie atbalsta intensitātes, tātad mana atbilstoša atbalsta intensitāte, piemēram, 60. Un šajā brīdī, kad ierakstu šo atbalsta intensitāti procentos, ir jāsaglabā, lai sistēma atkal veic aprēķinu pareizi un veic kopsavilkuma aprēķinu. Ja, un redziet, jau apakšā tika veikts arī šis kopsavilkuma aprēķins, un B91, kas ir projekta finansējums, aizpildās automātiski. Projekta kopējais finansējums, attiecināmā summa šajā gadījumā viņa sakrīt, un projektā plānotais publiskais finansējums. Un te ir tas publiskais finansējuma aprēķins. Lauku biļetes gadījumā jūs tātad varat rēķināt, ka jūs varat saņemt avansu 80% apmērā no šīs summas, kas šeit ir minēta kā plānotais publiskais finansējums. Tad B10 izmaksu pamatojums. Tā kā jūs jau būsiet aizpildījuši B8 sadaļu, kur būs visas plānotās iegādes ierakstītas, šeit jums atliks tikai izvēlēties to pozīciju un vēlreiz paskaidrot, kāpēc tieši šis pamatlīdzeklis vai ko tas dos tai attīstībai. Te tā kā nevajag ļoti garu un plašu aprakstu, bet vēlreiz tādu uzsvaru, kāds ir šai iegādai pamatojums, kāpēc tas projektā ir nepieciešams, kā tas attīstīs vai uzlabos jūsu saimniecisko darbību. Tad saglabāt un turpināt. Un nākošā sadaļa īpašo uzraudzību un finanšu datiem. Naudas plūsmu. Un šie obligāti, šeit arī parādīsies tie obligāti plānotie sasniedzamie rādītāji. Šeit es tātad izvēlos, tā kā man ir tā veidlapa jaunajiem uzsācējiem, lauku biļetē, piemēram, šis vispār nebūs. Šajā gadījumā ir. Mēs atzīmējam 3 gadi būs uzraudzība. Šeit arī saliek šos gadus. Projektu iesniegšanas gads 2025. Kas vēl ir svarīgi atcerēties? Varētu būt mūsu gadījumā, piemēram, ja jūs projektu nodosiet nākamā gada martā, piemēram, tā varētu veidoties tas projekta cikls. Tas jums tā kā nebūs pārāk izdevīgi, jo projektu uzraudzības laiks sākās no nākamā pilnā gada. Ja, tā kā, varbūt šī gada projektiem, ja tā ir pamatlīdzekļu iegāde, tad es iesaku noslēgt projektu šogad, piemēram, decembrī, piemēram, ja tas ir iespējams, protams, ja katram būs sava situācija.
Ja jūs noslēgsiet šogad decembrī, jums projektu uzraudzība jau sāksies no 26. gada, un projektu īstenošanas pirmais gads būs 2026. Bet, piemēram, ja jūs plānosiet maksājumu pieprasījumu iesniegt nākamā gada jūnijā, noslēgsiet projektu, kas ir reāli iespējams, jo, ja mēs skatāmies pēc vērtēšanas laika, tātad martā mēs vērtējam, aprīlis, maijs, jūnijas vērtē lauka atbalsta dienests, jūs savu maksājumu pieprasījumu datumu varat plānot nākamā gada 1. jūniju, piemēram. Bet tad jums projektu uzraudzība sāksies tikai no 27. gada, nevis no 26. Ja, tā kā nāk tas nākošais pilnais gads, un tad šeit ir to svarīgi tā kā saprast, un tad arī jūs attiecīgi arī rakstīt. Ja, piemēram, es saprotu, ka es šogad nepaspēšu izdarīt, bet maksājumu pieprasījumu iesniegšu tikai nākamgad, tad man projekta pirmais īstenošanas gads būs 27. Un projekta rādītāju sasniegšanas gads, tātad, ja es izvēlējos šeit 3 gadi uzraudzības periodu, projekta īstenošanas gads man pirmais būs 27., otrais būs 28., trešais 29., kad man vēl ir jānotur tie obligātie, tie savi plānotie rādītāji. Tad man projekta rādītāju sasniegšanas gads būs 28., kas arī tiks ierakstīts projekta lēmumā. Un tad sanāk pirmo atskaiti, faktiski to pirmo atskaiti sniegšu 29. gadā par 28. gadu un 30. gadā par 29. gadu. Jo viss atskaitis sniegs par pilnu uzraudzības periodu, sākot ar 2. Tā, te es arī tad varu uzlikt saglabāt, lai tālāk tur būs dažas tabulas, kur pārceļās finanšu dati, lai paliek tā informācija. Tā. Jo te pareizi saliekot gadus, ja jūs redziet arī šeit tālāk tie gadi aiziet tabulās. 25., 27., 28. Bet tikpat labi te varētu arī būt tas 26. Vai es izvēlēšos 5 gadu periodu, tad man vēl būs uz priekšu jau jārūķina. Tad te redziet, te ir tikai jūsu plānotie finanšu dati. Kādi būs ieņēmumi no projekta nozares, jau projekta iesniegšanas gadā. Ja jūs neplānojat šogad uzsākt projekta iesniegšanas gadā, jūs plānojat projektu uzsākt tikai pēc īstenošanas, te būs 0, bet secīgi aizpildot šo tabulu, aprēķināsies gan kopēji ieņēmumi, gan kopējie izdevumi, un tiek aprēķināts starpības starp ieņēmumiem un izdevumiem un ieņēmumu izdevumu attiecību. Protams, ieņēmumiem ir jābūt vai nu lielākiem vai vienādiem ar 0, pretējā gadījumā, ja ieņēmumi ir mazāk par izdevumiem, veidojas negatīva naudas plūsma, un tas var būt iemesls projekta iesnieguma noraidīšanai. Ļoti svarīgi tālākās sadaļas, kur arī ir plānoto ieņēmumu un izdevumu atšifrējums par gadu, kad tiek sasniegti rādītāji. Ja šeit mēs aizpildām projekta izmaksas tā kā par visiem tiem gadiem, gan par iesniegšanas gadu, par pirmo īstenošanas gadu un 2, tad sīkāk ieņēmumu un izdevumu saskaņā ar jūsu naudas plūsmu ir jāraksta tikai par to gadu, kad tiek sasniegti rādītāji. Vai tad tas būs tas 2. vai 3. gads pēc jūsu uzraudzības perioda. Ja tad attiecīgi atkal jūs šeit varat vaļā, rakstat produktu vai pakalpojumu veidus, faktiski atkal pēc saviem finanšu aprēķiniem, pēc savām naudas plūsmām, vai esošie uzņēmumi jau pēc konkrētiem noslēgtiem gada pārskatiem un grāmatvedības datiem, nav nekādu tādu problēmu, grūtību, varbūt kopā ar grāmatvedi šīs sadaļas aizpildīt. Protams, mums bieži vien viegli iet tā kā sarēķināt, un varbūt pat pārāk optimistiski sarēķināt projekta apgrozījumu plānoto, bet kaut ko aizmirstam pie izmaksām. Ļoti svarīgi ir sabalansēt ieņēmumus ar izmaksām, tiešām pārskatīt, vai jūs esat iekļaujuši visas izmaksas, kas saistās ar to saimniecisko darbību, kā jūs viņus seksiet, lai neveidojās situācija, ka jūs kaut kādas izmaksas neiekļaujiet,
un beigās iekļaujot šīs papildus izmaksas, ko jūs varbūt esat aizmirsuši, izveidojās negatīva naudas plūsma. Ja, te faktiski, tā tad, jūsu vai nu plānotie finanšu aprēķini, vai jau esošu uzņēmuma grāmatvedības dati, kas tiek iekļauti un prognozējot uz priekšu plānoto apgrozījumu. Tā arī aizpildot, šeit mēs spiežam saglabāt un turpināt, un tur jau tālāk būs kopsavilkuma tabulas, un arī tātad atbilstošās tabulas tiem sasniedzamiem rādītājiem. Tātad par sasniedzamiem rādītājiem, ja te vēlreiz, viņš tā kā varēja automātiski ielikt, bet tomēr neieliek, pirmais gads, ja nākamais kalendārais gads pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas. Ja es maksājumu pieprasījumu plānoju iesniegt, kā es teicu, 26. gadā, tad man tas nākošais kalendārais gads būs 27. Un šeit ir tas, ko es jums minēju, ja? Te nav visur jāsaliek, es izvēlos tikai, piemēram, apgrozījumu palielinājumu, pārējās sadaļās es visur ierakstu, kad par to es neplānoju. Šeit arī pie atbilstošiem VRG sasniedzamiem rādītājiem visiem būs nē, jo mēs stratēģijā vai sludinājumā neesam noteikuši vēl papildus kādus rādītājus, ko mēs uzliekam uzņēmējiem sasniegt. Ja mums nav papildus noteikti, tur visiem būs nē. Bet kāds no šiem rādītājiem jums noteikti būs. Tas, ko arī gribu minēt, iespējams, ka jūsu jau ir tas apgrozījums un jums jau ir darba vietas un jūs tomēr redzat, ka ar šo projektu jūs varat radīt darba vietu. Protams, jūs varat tais izmaksās un aprēķinos, jums pat loģiski būs, ka jūs norādīsiet darba algas un izmaksas darbiniekiem. Bet tas nenozīmē, ka obligāti šeit jums ir jānorāda, ka viņš kā obligāti sasniedzamies rādītājs. Jā, jūs radīsiet darba vietu, varbūt tā nebūs pilna laika darba vieta. Protams, tas būs pie aprēķiniem, tā kā ekonomiski pamatoti, bet jums nav šeit jāliek, ka jūs tad arī šo liksiet kā sasniedzamu, obligāti sasniedzamu. Varbūt es tomēr uzsākot darbību redzu, ka es 1. gadā nevaru radīt pilna laika darba vietu, radīšu viņu 3., 4. gadā. Ja, tādā ziņā te ir ļoti rūpīgi jāpadomā tiešām, ko jūs kādu rādītāju sasniegt varat. Kā jau teicu, tomēr visbiežāk tas ir apgrozījuma palielinājums, jo jebkura jūs saņemat publisko finansējumu, jūs arī varat kāpināt savu apgrozījumu. Un šeit tad tabulās viena tabula, tie dati ielasīsies no tās iepriekšējās tabulas, bet tad redziet, šeit jau arī parādās 4. un 5. gads, lai gan mazliet varbūt ir veidlapā arī tāda neprecizitāte. Ja es izvēlos 3 gadu uzraudzības periodu, es 4. un 5. gadu varu neuzrādīt, bet nav arī nepareizi, ka jūs šeit plānosiet un ierakstīsiet šo 4. un 5. gada plānoto apgrozījumu. Viņš nav obligāti jāpalielina, jūs varat viņu atstāt tādā pašā apmērā kā 3. gadā. Bet tas, kas jums būs ierakstīts šeit 2. gadā vai pie 5 gadu uzraudzības 3. gadā, tas jums parādīsies jau kā konkrēti rādītāji lauka atbalsta dienesta izsniegtajā lēmumā, un tad tie būs tie plānotie apgrozījumi, par ko jums būs jāiesniedz tās saimnieciskās darbības atskaites pārskati. Ja, ne tikai jūs, protams, uzņēmumi katru gadu sniedz gada pārskatu un sniedz uzņēmumu reģistrā, vai saimnieciskās darbības veicēji ieņēmumu dienestā, to jūs sniedzat, un pēc tās atskaites iesniegšanas uzņēmuma reģistrā vai ieņēmuma dienestā, jūs šeit savā elektronisko pakalpojumu sistēmā, lauka atbalsta dienestā, aizpildiet saimnieciskās darbības atskaiti. Un lauka atbalsta dienests šo atskaiti salīdzinās ar jūsu iesniegto atskaiti jau tajos iepriekš minētajos reģistros. Ja, tā izpaužās šī projekta uzraudzība. Protams, ja par projektu uzraudzību runājam, tad arī
ir izlases veidā ir klātienē uzraudzība, arī mums partnerībai. Mēs jau gan vairāk braucam pie jums paskatīties, kā jums veicās un ir pārunāt un atgādināt par šiem sasniedzamiem rādītājiem. Pie visiem projektu īstenotājiem vienu reizi te uzraudzības periodā noteikti ciemosimies, bet tas mēs jau vairāk atbalsts arī tomēr esam, bet lauka atbalsta dienas var jūs arī klātienē pārbaudīt, tā kā detalizētāk arī tos maksājumu dokumentus paskatīt un tā. Bet viss jau ir, ja visu strādā un dara, tad jau arī viss ir kārtībā. Tad pēdējā tabula par uzņēmumu nodarbināto skaitu un neto apgrozījums uzraudzības periodā, tad arī darbinieku skaits tiek norādīts, tad tiešām ļoti individuāli, ja ir, tad jūs norādat. Ja būs tā jaunā darba vieta, tad, ja jums būs jau esošas, piemēram, 2 darba vietas, tad 3. gadā jums jāparādās tai 3. darba vietai, ja jūs pie sasniedzamiem rādītājiem būsiet atzīmējuši, kad to jaunu darba vietu kā sasniedzamo izpildu obligāto rādītāju. Tā mēs esam tā kā izskatījuši, ļoti daudz, vairāk laikam nekavēšos. Visu secīgi strādājot, arī redzēsiet, ka nekas jau nekas sarežģīts nav, un ja vien jūsu darbība reāli, ekonomiski pamatot un dzīvot spēja, un paši jūs tai ticat, es ticu, ka visas foršās uzņēmējdarbības idejas ir iespējams īstenot. Un pie pavaddokumentiem savukārt, te jūs redzat, ir visi saraksti, 16 pavaddokumenti. Tas nenozīmē, ka visi ir jāsniedz. Jūs sniedzat to, kas uz jums attiecās, jo visās ailēs ir iespēja šīs ielādēt, kas jums būs obligāti, ja tie ir pamatlīdzekļi, kā jau runājām. Tad pie iepirkuma dokumentiem jūs te pievienosiet šo vai saņemtos piedāvājumus, vai savu tehnisko specifikāciju. Tādu dokumentu kopumu ar veikto cenu salīdzinājumu, to jūs šeit pievienosiet klāt. Tirgus analīzes, konkurentu novērtējums un vai biznesa plāns, arī varat likt klāt. Faktiski neviens no šiem visiem dokumentiem nav obligāts izņemot pašnovērtējumu. Ja jums nebūs pievienots 10. dokuments, pašnovērtējums par projektu atbilstības sistēmu jums iesniegt projektu neļaus. Tad atcerieties, lūdzu, kas ir SIA un komersanti. Tad 13. ir visiem obligāta deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai vai vidējai komercsabiedrībai. Tā veidlapa ir jāizpild un šeit jāpievieno. Tad par to atjaunojumu enerģiju, ja ir 8. valdes apstiprināts lēmums par projektu īstenošanu, tas mums tā kā kļūdas pēc, tas ir sabiedriskā labuma projektiem, SIA valdes lēmums par projektu īstenošanu un nav jāsniedz, tas arī nav tā kā obligāts. Vienīgais ir pašnovērtējums kā obligāts dokuments. Tā mēs būsim izskatījuši, tad vēl ir pēc pavaddokumentiem redzēt šeit augšā atvērās, par cik mēs ierakstījām šo vienu pamatlīdzekli, kas pārsniedz 1000 eiro, iepirkums un cenu salīdzināšana, šī sadaļa atvērās. Un to jūs arī attiecīgi aizpildiet. Te jau jums ir iespēja izvēlēties to iegādi. Ja jums ir vairāki pamatlīdzekļi, tad šeit jums ir jāspiež pievienot un jāpievieno vēl klāt atsevišķas sadaļas, jo katra šī sadaļa ir būvēta tā, ka jums te ir iespēja pievienot tikai vienu, ko jūs izvēlaties. Ja man bija šis darba galds, šeit man ir jābūt vismaz 2 pretendentiem aprakstītiem, es arī viņus pielieku ar plusiņu. Un tātad arī šeit mīnu šos pretendentus, tātad aizpildu šīs ainas, piemēram, arī varbūt samulsinās piedāvājumu saņemšanas datums, bet jūs neesat saņēmuši
piedāvājumu pa pastu vai pa e-pastu, bet jūs esat skatījušies internetu veikalā, tad jūs arī rakstiet šeit to datumu, kad jūs skatījāties. Ja? Nu, tāda brīvā formā tomēr šeit pieiet. Nav nekādas obligātās veidlapas cenu salīdzinājumu veikšanai. Un tad jūs šeit ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērija pamatojums, nu visbiežāk tā ir zemākā cena. Nu, ja jūs vienkārši saimnieciskā izdevīguma, ja, bet, nu, vai jūs plānojat, tad jāskatās atsevišķi, bet visbiežāk tā būs tiešām zemākā cena. Un šeit jūs atzīmējat par, vienmēr atcerieties ielikt te to ķeksīt, ka jūs neesat interešu konfliktā ar izvēlētajiem piegādātājiem. Nu, tā par katru plānoto iegādu jūs šo cenu salīdzināšanas ziņojumu šeit sagatavojat un iesniedzat. Tā, nu tas tad arī tā kā būtu izskatīts. Nu, tālāk, ja jūs nesaglabājat, bet ja jūs, kā minēju, ņemat projekta pārskatu, nu, te uzspiežot projekta pārskats atverās visa projekta iesnieguma veidlapa, un šeit ir tātad augšā iespēja PDF izdruku. Nu, ja jums ir ērtāk pārskatīt, jūs varat veikt šo PDF izdruku un papīra formātā. Tāda iespēja, kad jūs saglabājat, nu, piemēram, Word dokumentā šo veidlapu, tāda iespēja nav. Ja, bet jebkurā gadījumā jums jau ir, ja jums informācija ir uzrakstīta kādā biznesa plānā Word dokumentā, protams, ka jūs šeit viņu varat arī kopēt un dažādi strādāt. Tad pārbaudīt kļūdas un iesniegt vērgā. Šeit arī rokas grāmata varat izskatīt, ja ir noderīgi izmantot. Pa tām sadaļām iziet cauri. Bet nu, tur jau no paša sākuma, ja? Bet es domāju, ka, ja noklausoties šo, jums ir priekšstats, un, kā jau minēju, noteikti aicinam un iedrošinam nākt uz konsultācijām, paskatīties jūsu projektu iesniegumu, individuāli varam pārskatīt un noteikti visus jautājumus, nebaidieties nākat un izrunājam. Tā, nu tā mēs būtu izgājuši cauri, nu tad varbūt ir kādi jautājumi, varbūt es kaut ko nepieminēju, kas jums palika neskaidrs. Ja paskatāmies, piemēram, mums bija lauku biļeti, ja jūs norādīsiet lauku biļeti, tur pavisam citas formas atvērsies. Ja es ielieku, piemēram, lauku biļeti, ja es būšu kā iesniedzējs, tad paskatieties pie ieņēmumiem, izdevumiem. Redziet, parādās plānoto ieņēmumu un izdevumu atšifrējums par pirmo gadu, un, nu, tad, te jau pat ir kļūda, pamanīt par pirmo, tas ir izdevumi, jā, ieņēmumu izdevumu atšifrējums par pirmo gadu, par otro gadu un par trešo gadu. Ja jūs kā lauku biļetes īstenotājs saprotat, ka jūs savu biznesa plānu īstenosiet viena gada laikā, nu, paskatīsimies arī procesā, bet iespējams, ja jūs nebūsiet aizpildījuši otro un trešo gadu, sistēma tā kā neļaus iesniegt projektu, bet tad jūs varat otrajā, trešajā gadā ierakstīt pa nullēm informāciju vai ka nav attiecināms, ja, lai gan mēs vērsām uzmanību Lauku atbalsta dienestam uz šo, kad ir iespēja arī nepildīt otro un trešo gadu. Nu, ja procesā rakstīsiet, paskatīsimies, vai šobrīd tas ir novērsts.
Bet jebkuras tās sadaļas, jo sistēma uztver, kad tabula ir obligāta, un ja tur nav ierakstīta informācija, projektu nevar iesniegt. Nu, tā tad ir jāieraksta informācija, kaut vai jūs tur norādīt tajā 2. un 3. gadā 0, jo aprakstā jums parādīsies, ka jūs īstenosiet 1 gada laikā. Ja? Tā kā viss būs kārtībā. Nu, tad sasniedzamie rādītāji, ja es izvēlējos šeit lauku biļeti, piemēram. Ja, tad redziet, šeit nav vispār nekāda informācija par uzraudzības periodu. Te ir tikai vēl sasniedzamie rādītāji, kur jūs ierakstat nē, jo mums nav papildus noteikti rādītāji.